Ir 2015. gada 14. oktobris. Es esmu tajā otrajā vietā, kur man dārziņš paplašinās. Pirmajā gadā es domāju, ka man ar 4 dobēm pilnīgi pietieku. Un darbs bija ļoti interesants. Spēka pielietojums vajadzīgs mazs, vairāk galvai, vairāk meklēt informāciju un mācīties no jauna. Un tas viss likās ārkārtīgi interesanti, un es nolēmu, ka es varētu saražot visai ģimenei ekoloģiski, bioloģiski labu pārtiku. Šeit pa labi, jūs redzat, ir mans pirmais kartupeļu lauciņš pagājušajā gadā. 9 metrus gārs man šeit viss dobas ir, tāpēc, ka 10 metri parasti ir agroplēva, tāpēc es 9 metru garas dobas taisu, un metru platas visas dobas šeit ir. Tur pie mājas tajās dārziņā tad bija 4x1 metrs tāds, jo 5 metrīgi atkal ir, no tā viedokļa skatījos, ka 5 metrīgi ir agroplēva, ja? Šeit es noņēmu kartupeļus, un tur lītē pašā dienā nolīdzināju visu un iesēju ziemas kviešu labajā pusē. Kvieši izaug gāri no augusta, tie jau sagūluši, apsaguši zemi, un es domāju, ka viņi savu darbu daru, ja? Pavasarī man būs zaļmēslojums, un šeit es stādīšu sīpuls un burkāns, un es domāju, ka viss, ko esmu vajadzīgs, es šeit esmu izdarījis, ja? Viņi bagātīgi saražot jau iepriekšējā gadā, un vairāk es neko šogad šeit nedarīšu. Tad blakus es jau jums rādīju video, kur es nolēmu, kad vēl agrāk es varētu dobas izveidot, zemi auglīgāk padarīt. Un pēc jāņem nopļaujot pļavu, savācu zaļo zāli, saliku šeit visu, aplēju ar kompostētāju baktērijām. Tā ka viņš ļoti jau bija sakritusies. Tagad kā pļauju otrais pļavas, tad es atkal sanesu visu augšā un piesēdzu šeit ar kas tas ir, neatceros, kas pa puķiem, jā, ar tiem kātiem. Tā ir viena doba man tāda, kuras nākošu gadu stādīšu kartupeļus, un šī ir otra doba šeit. Nākošā doba man šeit ir mana neveiksmes doba šogad, mana kļūdu doba, un varbūt kļūdas tādas lauksaimnieki nekad neizdarīt, bet es kā pilsētniece eju cauri ar tiem puniem, kas man nāk pretī. Šeit bija zem vieta, ļoti nelīdzens lauks vispār ir šeit mums, jo ļoti daudz kurmi strādā un zemes žurkas. Ja